Labdien! Šodien iepazīstināsim jūs ar mūsu biznesa ideju Smart Coffee kafijas automātu abonēšanas servisu. Smart Coffee piedāvā ērtu abonēšanas modeli kafijas automātu un premium kafijas pupiņu piegādēji, īpaši pielāgotu mājsaimniecībām un mazajiem birojiem Latvijā. Mūsu mērķis ir sasniegt 200 klientus nākamo 6 mēnešu laikā, piedāvājot spējīgu mēneša maksu, kas ir 29 eiro un ērtu mobilo lietotni klientu ērtībai un personalizācijai. Ieviešana ir plānota 4 posmos – prototipa izstrāde, pilotprojekts, mārketinga aktivitātes un pilna servisa uzsākšana. Šim procesam esam detalizēti sastādījuši laika grafiku un budžetu, nodrošinot skaidru ceļa karti līdz produkta pilnai palaišanai tirgū, kā redzams šajā slaidā. Finansiālie aprēķini rāda, ka mūsu bizness kļūs rentablis jau sasniedzot 50 klientus, un peļņa būs jau no 6. mēneša. Vidējā gada peļņa no viena klienta ir aptuveni 100 eiro, bet nākamajos 5 gados mēs sagaidām NPV no 2 līdz 3,4 miljoniem eiro, kas norāda uz stabilu un mērogojamu biznesu. Mēs piedāvājam investoriem pievilcīgu ieguldījumu iespēju augošā tirgū ar augstu pieprasījumu pēc ērtības un tehnoloģiski pielāgotas pieredzes. Mūsu vērtības piedāvājums ir skaidrs – tehnoloģija, kvalitāte, personalizācija un mērogojams biznesa modelis ar zemu sākotnējo ieguldījumu un salīdzinoši augstu NPV. Baltijas kafijas tirgū dominē 4 galvenie konkurenti. Tie ir Coffee Address, kas aizņem apmēram 40% no kopējā Baltijas kafijas tirgus, Coffee Friend 25%, Lenden 20% un Calve Coffee 15%, kā ir attēlots šajā slaidā. Jānorāda, ka Smart Coffee mērķē uz nišu, kurā konkurenti ir mazāk aktīvi, mazie biroji un privāti personas, tādējādi nodrošinot konkurētspējīgu cenu un personalizētu pieeju. Smart Coffee galvenie diferenciācijas faktori būs mobilā lietotne, fiksēta mēneša maksa un pilns apkopes serviss. Stratēģija ir balstīta uz izglītojošu saturu un digitālā mārketinga pieejām, kas fokusētas uz sociālajiem mēdījiem un SEO optimizāciju. Kā redzams šajā slaidā, Baltijas tirgū prognozē pieaugumu par 15 līdz 20%, sasniedzot 152 miljonus eiro līdz 2029. gadam. Straujāka izaugsme tiek prognozēta tieši abonēšanas modeļiem, kas ir mūsu pakalpojuma būtība. Kā liecina SWOT analīze, tad no Smart Coffee stiprajām pusēm ir tieši inovatīvais modulis un augošais specializētais kafijas tirgus. Tomēr mums ir jāņem vērā arī vājās puses, kā piemēram ierobežots budžets un tehniskie riski, kas prasa rūpīgu resursu optimizāciju un pielāgošanos tirgus situācijai. Šajā slaidā ir minēti stratēgiskie ieteikumi uz 2025. gadu Smart Coffee, kas ir sekojoši: uzsvars uz kafijas pupiņu kvalitāti, mobilās lietotnes ērtumu un personalizāciju, kā arī unikalitātes izcelšana un partnerības veidošana ar vietējiem uzņēmumiem zīmola atpazīstamībai. Pie biznesa risku analīzes ir jāizceļ tirgus un pieprasījuma riski, kas būtiski ietekmēs konkurenci un ekonomiskās svārstības Baltijas tirgū. Operacionālie riski, automātu uzturēšanas izmaksas, loģistika, pupiņu kvalitāte un mobilās lietotnes uzturēšanas izdevumi. No finanšu riskiem ir minami lieli ieguldījumi, klientu neapmierinātība, atteikšanās no pakalpojuma, cenu politika un svārstības, kā arī ir minami juridiskie riski, kas ir pārtikas un datu drošība. Jānorāda, ka sistemātiska riska pārvaldība veicinās Barista X izaugsmi un konkurētspēju augstākās kvalitātes kafijas abonēšanas tirgū. Noslēgumā vēlamies dalīties ar mūsu plānoto sociālo mēdīju ierakstu, kas piedāvā klientiem atlaidi uz Premium Barista X kafijas abonementu, vēršot lielu uzmanību uz ieguvumu un pievienoto vērtību tieši klientiem.
Jānorāda, ka līdzīgā formātā ir veidots reklāmas ieraksts ar saukli Kafejnīcas bankrotē, akcentējot ieguvumu pievienoto vērtību tieši klientam. Šajā slaidā jūs varat aplūkot reklāmas ieraksta bildi un sociālo mediju ieraksta video, kas parāda ieguvumu klientam, iegādājoties mūsu piedāvāto Smart Coffee kafijas automāta un kafijas pupiņu abonementu. Noslēgumā vēlamies parādīt mūsu mobilās lietotnes konceptu, kas ļaus klientiem pilnībā personalizēt kafijas pagatavošanas procesu, veicot ātri un ērti personalizētā kafijas automāta un augstvērtīgo pupiņu izvēli un abonēšanu mobilajā lietotnē. Kā arī mobilās aplikācijas prototipā esam padomājuši par klientu atsauksmu saņemšanu par sniegto pakalpojumu kvalitāti, lai varam nodrošināt ātru un efektīvu atgriezenisko saikni mūsu klientiem. Tāpēc sadaļā Customer Reviews klienti varēs droši atstāt savas atsauksmes par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem. Un nobeigumā vēlamies teikt jums lielu paldies!